Labdien, cienījamie deputāti, visi klātesošie, sākam kārtējo novada domes sēdi. Uz domes sēdi šodien nav ieradušies slimības dēļ Švarts, Ludborža un Vilis Deksnis, Stanislavs Bērējs, Stankas kungs aizņemts pamatdarbā. Pārējie visi ir, kvorums mums ir, mēs varam uzsākt darbu. Šodien novada domes darba kārtībā ir 55 jautājumi, un vēl ir 3 papildus jautājumi, kurus lūdzu varbūt ieslēgsim kārtē arī dienas kārtībā. Tie ir par nekustamā īpašuma Nautrēnu pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu, otrais par ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Pušas pagastā, un tas pats trešais par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Mākoņkalna pagastā. Kas par to, lai iekļautu papildus 3 jautājumus, lūdzu balsot. Par pret atturās nav. Paldies. Tātad šodien skatīsim kopumā 58 jautājumus. Un kā pirmo par Rēzeknes novada pašvaldības 16. gada 21. janvāra saistošo noteikumu numurs 63 par Rēzeknes novada domes saistošo noteikumu publicēšanu vietu izdošanu ziņos juridiskās nodaļas vadītāja Ilona Turkas kundze. Tātad likumā par pašvaldībām ir izdarīti grozījumi un atbilstoši izdarītiem grozījumiem 5. panta 4. daļai ir noteikts, ka pašvaldībā reizi gadā ir jānosaka, vai reizi gadā var mainīt, jānosaka tātad saistošo noteikumu publicēšanas vieta. Šis darbs, šis uzdevums ir jāveic līdz šī gada 1. jūnijam. Tātad saistošos noteikumu publicēšanu nodrošina pašvaldības bezmaksas izdevums Rēzeknes novada ziņas. Līdz ar to ir priekšlikums, ir izskatīts finanšu pastāvīgai komitē un ir priekšlikums izdot saistošos noteikumus, nosakot Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu, bezmaksas izdevumu Rēzeknes novada ziņas. Šie saistošie noteikumi ir jāpublicē oficiālajā vēstnesī, oficiālajā laikrakstā Latvijas vēstnesis. Ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam, kas par, pret atturās nav, paldies, pieņemts. Otrais, lūdzu Turkas kundze. Tātad ir nepieciešams izdarīt arī redakcionālus grozījumus saistībā ar iepriekš pieņemtiem lēmumiem vai arī sakarā ar to, ka ir izdarīti grozījumi nodibinājuma nosaukumā. Līdz ar to ir nepieciešams izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos. Tātad svītrojot no iestāžu saraksta veco ļaužu pansionāta Pilcenes filiāli un attiecīgi ņemot vērā, kā ir izdarīti grozījumi nodibinājuma Rēzeknes novadā mikro uzņēmēju atbalstam ir nomainīts nosaukums uz lauku ekonomikas. Jā, lērs. Līdz ar to ir nepieciešams izteikt jaunā redakcija attiecīgos punktus. Un tad finanšu komiteja ir izskatījusi šos te saistošo noteikumu grozījumus un lūdzu izdot saistošos noteikumus grozījumi pašvaldības novadā. Ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam, kas par, pret atturās nav, paldies, pieņemts. Trešais jautājums un ziņos Kaspars Melnis. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 3. decembra saistošo noteikumu numur 59 par Lubāna ezera eksploatācijas apsaimniekošanas noteikumiem precizēšanu. Mēs nosūtījām tos noteikumus uz Varamu, tikai veikti precizējumi no Varam puses, un tos mēs arī vienkārši labojam. Komisijā tas jautājums tika izskatīts, liela daļa vienkārši daudz kas izņemts ārā, kā liekas, saīsināts. Ir kādi jautājumi? Tad lūdzu balsojam, kas par, pret atturās nav, paldies. 4. priekšā audita veikšanas kārtības Rēzeknes novada pašvaldībā apstiprināšanu. Ziņo Ilona Turkas kundze.
Tātad visu pastāvīgo komitejās ir izskatīta iekšējā audita veikšanas kārtība. Iekšējā audita funkcija pašvaldībā tiek nodrošināta kopš pagājušā gada, bet ar normatīvo regulējumu tā netika noteikta. Līdz ar to ir nepieciešamība noteikt šo iekšējā audita veikšanas kārtību, attiecīgi apstiprinot domas sēdē. Komitejas ir izskatījušas un tātad lūdzu apstiprināt auditu veikšanas kārtību. Ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam, kas par, pret, atturās nav, paldies, pieņemts. Par grozījumu Maltas bērntiesas nolikumā arī ziņo Ilonas kundze. Tātad ir saņemts priekšlikums no Maltas bērntiesas, ar kuru ir lūgts izdarīt grozījumus apstiprinātajā Maltas bērntiesas nolikumā, un grozījumi attiecas uz pieņemšanas laiku noteikšanu Silmālas pagastā. Tātad attiecīgi notiek pieņemšana Silmālas pagasta pārvaldes telpās ar attiecīgo adresi Saules ielā 4 Gornice Silmālas pagasts pirmdienās no 8 līdz 12 un trešdienās no 12:30 līdz 16:30. Ir kādi jautājumi? Nav. Tātad lūdzu balsojam, kas par, pret atturās nav, paldies, pieņemts. 6. par Maltas bērntiesas loceklis Māras Tarantas atbrīvošanu no amata. Tas jau ir skatīts arī teritoriālā komitejā, ir saistīts ar to, ka ir likums, kurš aizliedz vienlaicīgi pildīt sociālā darbinieka pienākumus un bērntiesas loceklis pienākumus. Līdz ar to pamatoties pašas Māras Tarantas iesniegumu, viņa tika atbrīvota no amata ar 21. janvāri. Ir kādi jautājumi? Lūdzu balsojam, kas par, pret atturās nav, paldies. 7. ir saistīts ar to, ka viņas vietā ir vajadzīgs bērntiesas loceklis, kurš darbosies Fēmiņu pagasta teritorijā, un piedāvāts apstiprināt Dainu Rivču, kura ir Fēmiņu pamatskolas skolotāja, kura ir tiesīga veikt bērntiesas loceklis pienākumus. Ir pieredze darbam ar bērniem, vecākiem. Ja ir kādi jautājumi, lūdzu. Jautājumu nav, tad lūdzu balsojam, kas par, pret atturās nav, paldies, pieņemts. 8. par Rēzeknes novada pašvaldības iekšā audita nolikuma apstiprināšanu ziņos arī Ilonas kundze. Tātad, ņemot vērā, ka, tā kā es jau minēju, no pagājušā gada strādā iekšējais auditors, līdz ar to arī iekšējā audita kā funkcija nepieciešams noteikt šos uzdevumus, kas ir jāpilda, kāda ir atbildība, un līdz ar to ir arī nepieciešamība apstiprināt iekšējā audita nolikumu. Pastāvīgais komitejās jautājums ir izskatīts, un tātad lūdz apstiprināt iekšējā audita nolikumu. Audita nolikumu, ar audita nolikumu var iepazīties mūsu mājaslapā, tātad varam to visi darīt. Visi nolikumi tika izsūtīti arī pirmdien vienlaicīgi ar domas darba kārtību. Ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam, kas par, pret atturās nav, paldies, pieņemts. 9. lūdzu Zelčes kundze. Par finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikumu apstiprināšanu. Kā jau visām nodaļām, arī finanšu nodaļas nolikums tika izskatīts komitejās. Nolikumā tika izdarīti grozījumi. Pirmkārt jau nosaukums ir mainīts, finanšu un grāmatvedības nodaļa, vārds ekonomikas izgājis laukā. Tāpat nolikums ir papildināts ar jaunu nodaļu un izdarīti arī grozījumi 4. nodaļā, nodaļas darba organizācija un struktūra un jauna nodaļa. Nodaļas darba tiesiskuma nodrošināšana, mehānisms un pārskati par darbību. Pārējais ir kā tur viss palika tāpatās. Ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam, kas par, pret atturās nav, paldies, pieņemts. 10. ziņos Juris Dambrovska kungs. Iepriekšējā nodaļas nolikumā tika veiktas izmaiņas dažos nodaļas punktos, un nolikums arī tika izskatīts komitejās.
Ir kādi jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam, kas par, pret, atturās, nav, paldies, pieņemts. 11. par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. Ziņo komitejas priekšsēdētājs nav Vinera Dimpere. Komitejā tika spriests par izglītības pārvaldes nolikumu apstiprināšanu. Būtisko izmaiņu tur nebija veiktas. Vienīgais pēc prasībām, kuras bija vajadzīgas izlemt pēc tātad par pašvaldību 41. panta 2. punkta tātad nolikuma. Tāpēc atzīt, apstiprināt šo te izglītības pārvaldes nolikumu. Ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam, kas par, pret, atturās, nav, paldies, pieņemts. 12. lūdzu, Ilonas kundze. Tā, tad ir izskatīts pašvaldības administrācijas juridiskās lietotības nodaļas nolikums. Nolikums, kā jau minēja arī iepriekšēji ziņotāji, ir papildināti ar jaunām sadaļām, kas attiecas uz darbības tiesiskumu nodrošināšanu, kas iepriekš netika iekļauts, ir papildināta arī nolikumā sadaļa par nodaļas struktūru un darba organizāciju, par atbildību nodaļas un, protams, precizēti arī nodaļas nodrošināmās funkcijas. Un līdz ar to ir lūgums apstiprināt šo te nolikumu jaunā redakcijā un atzīstot par spēku zaudējuši iepriekš 2009. gadā. Ir kādi jautājumi? Nav. Tātad lūdzu balsojam, kas par, pret, atturās, paldies, pieņemts. 13. par nolikumu apstiprināšanu kultūras nodaļā ziņo Plēkšnes kundze. Jā, komitejā tika izskatīts arī kultūras nodaļas nolikums, kurš būtībā nemainījās, tikai klāt nāca dažas izmaiņas pēc jaunajām prasībām nodaļas darba organizācijā un struktūrā, un klāt nāca nodaļa darbības tiesiskuma nodrošināšanai. Ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam, kas par, pret, atturās, nav. Paldies, pieņemts. 14. par zemes pārvaldības dienesta nolikumu apstiprināšanu ziņo Juris Zvidriņa kungs. Sakarā to, ka no 2017. gada 1. janvāra ir izveidota jaunā Rēzeknes novada pašvaldības struktūra vienība zemes pārvaldības dienests. Līdz ar to tam tika arī izstrādās pilnīgi jauns zemes pārvaldības dienestā nolikums. Nosakot visas nepieciešamās lietas, kas ir nepieciešamas dienesta darbībai, nosakot dienesta funkcijas un uzdevumus. Tātad funkcijās ir izdalīti 3 galvenie virsieni, tie ir nekustamā īpašuma nodokļu administrēšana, pašvaldības zemes pārvaldības joma un ārējos normatīvajos aktos un Romas delegēto pašvaldības pienākumu joma. Tātad dienesta nolikums tika skatīts komitejā un ierosina apstiprināt zemes pārvaldības dienesta nolikumu. Varbūt deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam, kas par, pret, atturās, nav. Paldies, pieņemts. 15., 16., 17. jautājums skar par bijušajiem pagastu padomes priekšsēdētājiem piešķirto pabalsta pārreikinu. Ziņo juridiskās nodaļas vadītāja, finanšu nodaļas vadītāja Zelčis kundze. Mēs jau skatījāmies, kā saka, komiteja šo jautājumu, tas izriet sakarā ar jauno likumdošanu, kas nosaka arī pensijas, kā saka, pārreikinu bijušajiem pagastu pārvalžu vadītājiem. Tas ir Pušas Mazaļevska kungam, Jānim Pīgoznim un Janīnai Svikšai.
Tātad sakarā ar to, ka minimālā mēneša darba alga ir noteikta ar 1. janvāru 370 eiro, līdz ar to viņam palielinās nedaudz, kā saka, tā piemaksa pie jau noteiktās Rēzeknes novada pašvaldībai noteiktās tās pensijas piemaksas. Tātad Mazuļevska kungam piemaksa sastādīs 363,41 eiro, Pīgožņa kungam sastādīs 246,49 eiro un Svikšas kundzei sastādīs 434,20 eiro. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Kas pār pret atturās nav, paldies, pieņemts. 18. jautājums par nekustamiem īpašumiem ziņo juridiskās nodaļas vadītāja Ilonas kundze. Tātad ir saņemts personas atseviļināšanas ierosinājums. Ņemot vērā personas atseviļināšanas ierosinājumu, ir priekšlikums nodot atseviļināšanai nekustamo īpašumu Mežģirbes, attiecīgi izveidojot komisiju nosacītās cenas novērtēšanai un uzdodot komisijai iesniegt apstiprināšanai nosacīto cenu. Finanšu komitejā ir izskatīts un ir lūgums pieņemt lēmumu par nodošanu atseviļināšanai. Visi priekšdarbi ir izdarīti, lai šo īpašumu nodotu atseviļināšanai. Ir kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam, kas pār pret atturās nav, paldies, pieņemts. Nākošais par dzīvokļa īpašumu atsavināšanu arī ziņo Turkas kundze. Tātad arī saņemts personas atsavināšanas ierosinājums par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu, ņemot vērā publiskas personas mantas atsavināšanas likuma normas. Un tātad visi nepieciešamie priekšdarbi ir izdarīti, lai varētu nodot atsavināšanai. Ir priekšlikums tātad izveidot komisiju un uzdot komisijai iesniegt apstiprināšanai nosacīto cenu. Īpašums atrodas Ozolēnas pagastā. Finanšu komiteja ir izskatījusi un ir lūgums tātad pieņemt lēmumu par nodošanu apstiprināšanai, izveidojot komisiju. Ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam, kas pār pret atturās nav, paldies, pieņemts. 20. par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu ziņo Turkas kundze. Tātad nekustamais īpašums jau ir nodots atseviļināšanai, komisija ir izdarījusi savu darbu un ir iesniegusi priekšlikumu apstiprināt nosacīto cenu 7128,89 eiro apmērā. Persona ir apņēmusies šo pirkuma maksu veikt līdz 16. gada 21. maijam. Komiteja ir izskatījusi un lūdz pieņemt lēmumu par nosacītās cenas apstiprināšanu, nosakot, ka šī samaksa tiks veikta līdz 16. gada 21. maijam, attiecīgi noslēdzot līgumu, veicot transfertu pārskaitījumus un tā tālāk, kas skar šīs publiskas personas mantas atseviļināšanas lietas. Ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam, kas pār pret atturās nav, paldies, pieņemts. 21. jautājums par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu Maltas pagastā. Lūdzu, Turkas kundze. Šis jautājums skar publiskas personas mantas atseviļināšanu. Arī šajā gadījumā īpašums jau ar iepriekšējo domas lēmumu bija nodots atseviļināšanai. Komisija ir izpildījusi savu darbu, īpašums ir novērtēts un ir iesniegta apstiprināšanai nosacītā cena 1247 eiro apmērā. Arī šajā gadījumā persona ir apņēmusies samaksāt pirkuma maksu uzreiz, tas ir līdz 16. gada 21. maijam. Jautājums ir izskatīts finanšu pastāvīgajā komitejā, un tātad ir lūgums pieņemt lēmumu par nosacītās cenas apstiprināšanu attiecīgai nekustamajai īpašumam. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam, kas pār pret atturās nav, paldies, pieņemts. 22. par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Mākoņkalna pagastā ziņo Turkas kundze. Tātad divās komitejās ir izskatīts jautājums par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Mākoņkalna pagastā.
Un tātad ir priekšlikums, sākot ar 2016. gada 1. februāri, noteikt maksas pakalpojumus kopēšanai, traktora izmantošanai, mikroautobusa izmantošanai, mudas mazgāšanai un dušas izmantošanai. Ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsam. Kas pār, pret atturās, paldies, pieņemts. 23. par zivju limita sadali ziņos Kaspars Elnis, lūdzu. Mums ir tik izskatīts jautājums par Rāzas ezera zivju tīklu limita sadali pašpatēriņa zveja 2016. gadam. Ir saņemt 2 fizisku personu izsniegumu, kas lūdz 2016. gadu izsniegt zivju pašpatēriņa zvejai. Līdz ar to tika apstiprināts jautājumu. Ja nav jautājumu, lūdzu balsojam, kas par, pret, atturās, nav, paldies, pieņemts. 24. arī tas pats, lūdzu, kas par Gadriņkas ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2016. gadam. Ir saņemts privāto ūdeņu lietotājiem Latvijas valsts meža iesniegums, kas lūdz iedalīt ezera zivju tīklu 75 metri. Līdz ar to jautājumu. Paldies. Balsojam. Kas par, pret, atturās, nav, paldies, pieņemts. 25. par pārrakstīšanas kļūdas labošanu Reizeknes novada domes 2015. gada 3. decembra lēmumā, par grozījumiem Reizeknes novada domes 2011. gada 3. jūnija lēmumā par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Griškānu pagastā. Ziņo Kaspars Melņakungs. Tā kā teikt, tur bija labot tikai pārrakstīšanas kļūda no 3. jūnija uz 3. februāru. Cilvēki pārraksties, līdz ar to tiek labot kļūda. Ja jautājumu nav, lūdzu balsojam, kas par, pret atturās, paldies, pieņemts. 26. arī ziņa Kaspara kungs. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamiem īpašumam Griškānu pagastā. Ir saņemti dokumenti par to, ka cilvēks atdala savu nekustamo īpašumu, līdz ar to nekādi jautājumi nevar rasties. Jā. Tā, šajā jautājumā atturās no balsošanas Rita Žurzina un nepiedalās. Un tad, ja citiem jautājumu nav, tad lūdzu balsojam, kas par, pret, atturās, nav, paldies. 27. lūdzu. Identisks jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamiem īpašumam Kantnieku pagastā. Arī ir saņemti jau visi dokumenti nepieciešamie, un cilvēks arī vēl sadalīt savu īpašumu. Līdz ar to visi papīri kārtībā. Jautājumu. Ja jautājumu nav, lūdzu balsojam, kas par, pret atturās, nav, paldies, pieņemts. 28. jautājums par nekota īpašuma nodokli ziņo juristē Frančenkas kundze. Reizeknes novada pašvaldība izsūtīja nekustamā īpašuma brīdinājumu. Persona nav griezusies pašvaldībā ar lūgumu sastādīt grafiku, kā arī nav nomaksājusi nekustamā īpašuma nodokļa parādu. Līdz ar to lūdzu piedzīt no privāta personas nekustamā īpašuma parādu 802,82 eiro apmērā. Ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam, kas par, pret, atturās, paldies, pieņemts. Tālāk. Frančenkas kundze. Reizeknes novada pašvaldība izsūtīja nekustamā īpašuma brīdinājumu par parādu pašvaldības budžetam. Persona nereaģēja, nekustamā īpašuma nodokļa tā arī nav nomaksājusi. Līdz ar to lūdzu piedzīt no privāta personas 2125,53 eiro. Ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam, kas par, pret, atturās, nav, tad paldies, pieņemts. Lūdzu, Frančenkas kundze tālāk. Reizeknes novada pašvaldība izsūtīja nekustamā īpašuma nodokļa brīdinājumu par parādu pašvaldības budžetam. Persona arī nav griezusies pašvaldībā un arī nav nomaksājusi nekustamā īpašuma nodokļa parādu. Līdz ar to lūdzu piedzīt 4057,65 eiro no privāta personas. Ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam, kas par, pret, atturās, paldies, pieņemts. Lūdzu, Frančenkas kundze tālāk. Reizeknes novada pašvaldība izsūtīja privāta personai brīdinājumu par nodokļu parādu pašvaldības budžetam. Privāta persona nav griezusies pašvaldībā, kā arī nav nomaksājusi nekustamā īpašuma nodokļu parādu. Līdz ar to lūdzu piedzīt 1261,50 eiro. Ja ir kādi jautājumi, lūdzu,
Ja nav, tad lūdzu balsojam, kas par, pret, atturās, nav, paldies, pieņemts. Šeit arī tika nosūtīts nekustamā īpašuma nodokļa brīdinājums par parādu pašvaldības budžetam. Privātpersonai atrodas nekustamais īpašums Dricānu pagastā. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa sastāda 724,97 eiro. Sakarā ar to, ka nav nomaksājusi, lūdzu piedzīt šo summu bezstrīdus kārtībā. Paldies. Ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Par, pret, atturās, nav, pieņemts. Rēzeknes novada pašvaldība izsūtīja nekustamo īpašuma parāda brīdinājumu. Arī šeit privātpersonu īpašumi atrodas Ilmos un Bērzgalas pagastā. Nekustamā īpašuma summa sastāda 636,01 eiro. Līdz ar to lūdzu piedzīt no privātpersonas bezstrīdus kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parāda summu. Ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam, kas pār, pret, atturās. Paldies, pieņemts. Rēzeknes novada pašvaldības nosūtīja brīdinājumu privātpersonai. Privātpersonas īpašums atrodas Audriņu pagastā. Privātpersona arī nereaģēja uz brīdinājumu nosūtīšanu, nav nomaksājusi nekustamā īpašuma nodokļa parādu. Līdz ar to lūdzu piedzīt no privātpersonas 957,45 eiro. Ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam, kas pār, pret, atturās, nav, paldies, pieņemts. Rēzeknes novada pašvaldība nosūtīja nekustamā īpašuma nodokļa brīdinājumu par parādu pašvaldības budžetam privātpersonai. Privātpersonas īpašums atrodas Čornēs pagastā. Sakarā ar to, ka persona nav griezusies pašvaldībā, nav nomaksājusi arī nodokļa parādu, līdz ar to lūdzu piedzīt nekustamā īpašuma nodokli 703,31 eiro. Ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam, kas par, pret, atturās, nav, pieņemts, paldies. 36. lūdzu, Frančenkas kundze. Kāda pašvaldība izsūtīja brīdinājumu, uz kuru nereaģēja privātpersona. Privātpersonai atrodas vairākos pārvaldu pagastās nekustamais īpašums. Līdz ar to lūdzu piedzīt 843,93 eiro apmērā. Ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsojam, kas pār, pret, atturās, nav. Paldies, pieņemts. 37. lūdzu, Frančenkas kundze. Rēzeknes novada pašvaldība izsūtīja brīdinājumu privātpersonai. Privātpersonai atrodas īpašums Ozolēnas pagastā un Griškānu pagastā. Sakarā ar to, ka persona nereaģēja un nav nomaksājusi nekustamā īpašuma nodokļa parādu, lūdzu piedzīt 756,67 eiro. Ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam, kas par, pret, atturās, nav, paldies, pieņemts. 38. lūdzu, Frančenkas kundze. Rēzeknes novada pašvaldība izsūtīja brīdinājumu par parādu pašvaldības budžetam. Privātpersona nav nomaksājusi nekustamā īpašuma nodokli noteiktajā termiņā, līdz ar to lūdzu piedzīt 731,22 eiro. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam, kas par, pret, atturās, paldies, pieņemts. 39. lūdzu. Rēzeknes novada pašvaldība izsūtīja arī šeit nekustamā īpašuma nodokļa brīdinājumu par parādu pašvaldības budžetam. Privātpersonai atrodas nekustamais īpašums Lūznavas pagastā. Sakarā ar to, ka nav nomaksājis nekustamā īpašuma nodokli, piedzīt no privātpersonas 610,66 eiro. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam, kas par, pret, atturās, nav, paldies. 40. lūdzu. Arī šeit Rēzeknes novada pašvaldība izsūtīja nekustamā īpašuma nodokļa brīdinājumu par parādu pašvaldības budžetam. Privātpersona nav reaģējusi un nav nomaksājusi nekustamā īpašuma nodokli. Līdz ar to lūdzu piedzīt 700,07 eiro. Ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam, kas par, pret, atturās, nav, paldies, pieņemts. Par 41. jautājumu arī Sandra. Lūdzu. Rēzeknes novada pašvaldība arī šeit izsūtīja nekustamā īpašuma nodokļa brīdinājumu par parādu pašvaldības budžetam. Persona nav griezusies pašvaldībā, nav nomaksājusi nekustamā īpašuma nodokli. Līdz ar to lūdzu piedzīt no privātpersonas 639,22 eiro. Vai ir kādi jautājumi?
Ja nav, lūdzu balsojam. Kas par pret atturās, nav, paldies. 42. jautājums arī ziņo Frančenkas kundze. Rēzeknes novada pašvaldība izsūtīja nekustamā īpašuma nodokļa brīdinājumu par parādu pašvaldības budžetam. Persona nav reaģējusi un nav nomaksājusi nekustamā īpašuma nodokli. Personas īpašums atrodas Pušas pagastā. Līdz ar to lūdzu piedzīt nekustamā īpašuma nodokli no privāta personas 695 eiro un 24 centi. Ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsojam, kas par pret atturās, paldies, pieņemts. 43. jautājums ziņo Frančenkas kundze. Rēzeknes novada pašvaldība izsūtīja nekustamā īpašuma nodokļa brīdinājumu par parādu pašvaldības budžetam. Personai atrodas īpašumi Lenģu pagastā, īpašumi ir vairāki. Noteiktajā termiņā par privātu personu nav griezusies pašvaldībā un nav arī nomaksājusi nekustamā īpašuma nodokli. Līdz ar to lūdzu piedzīt no privātu personas 782,31 eiro apmēram. Ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsojam, kas par pret atturās, nav, paldies, pieņemts. 44. jautājums, lūdzu. Rēzeknes novada pašvaldība izsūtīja brīdinājumu par parādu pašvaldības budžetam privātpersonai. Privātpersonas īpašums atrodas Silmolas pagastā. Privātpersona nav arī nomaksājusi nekustamā īpašuma nodokli. Līdz ar to lūdzu piedzīt 667 eiro un 56 centi. Ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsojam, kas par pret atturās, nav, paldies, pieņemts. 45. jautājums, lūdzu Frančenkas kundze. Rēzeknes novada pašvaldība izsūtīja nekustamā īpašuma brīdinājumu par parādu pašvaldības budžetam. Privātpersonai īpašums atrodas Silmolas pagastā. Nekustamā īpašuma nodokļa parāds sastāv 628,43. Līdz ar to lūdzu piedzīt šo summu. Ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsojam, kas par pret atturās, nav, paldies. 46. jautājumā arī ziņo Frančenkas kundze. Rēzeknes novada pašvaldība izsūtīja nekustamā īpašuma brīdinājumu. Šeit ir komerc, šeit ir SIA, kura nav nomaksājusi arī nekustamā īpašuma nodokli. Nodokļa summa sastāv 839 eiro un 74 centi. Līdz ar to lūdzu piedzīt šo summu. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam, kas par pret atturās, nav, paldies. No 47. jautājuma līdz 52. ieskaitot ir jautājumi, kas skar sociālā dienesta darbu. Ziņo sociālā dienesta vadītā Silvestra Ankeles kundze. Ir saņemts personas iesniegums par dzīvojamās telpas īres līgumu pagarināšanu un balstoties uz pagastu pārvaldes sniegto izziņu, un arī šis jautājums tika skatīts Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu komitejā. Ir priekšlikums pagarināt dzīvojamā telpas īres līgumu ar minēto personu. Silmolas pagastā. Silmolas pagastā. Ja, paldies. Tālāk. Ir saņemts personas iesniegums Strūžānu pagastā par dzīvojamās telpas īres līgumu pagarināšanu. Ir tātad saņemts izziņa no pagastu pārvaldes un arī jautājums skatīt Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgajā komitejā. Un līdz ar to tātad ir lūgums atbalstīt. Ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsojam, kas par pret atturās, nav, paldies. Tālāk, lūdzu. Ir saņemts privāta persona iesniegums Maltas pagasta pārvaldē par dzīvojamās telpas īres līgumu pārslēgšanu no vienas personas uz otru. Ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, jautājums ir skatīts komitejas sēdē un ņemot vērā to, kā persona ir, tātad šīs tiesības pārslēgt īres līgumu lūgums atbalstīt. Nav jautājumu. Lūdzu, tad balsojam, kas par pret atturās, nav, paldies, pieņemts. Saņemts privāta personas iesniegums par īres līguma noslēgšanu Lūznavas pagastā. Izskatīti visi iesniegtie dokumenti un Sociālo veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēdē un lūgums tad atbalstīt. Noslēgt īres līgumu. Varbūt ir jautājumi kādi? Ja nav, lūdzu balsojam, kas par pret atturās, nav, tad paldies, pieņemts. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Audriņu pagastā
Tātad privātpersonas iesniegums ar lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu. Minētās ģimenes status ir atbilstošs, lai varētu pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu. Ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsojam. Par, pret nav, atturās nav. Paldies, pieņemts. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu uz Drūžānu pagastā ir saņemts privātpersonas iesniegums. Iesniegumā klāt pievienot visi nepieciešamo dokumentu, kas apliecina, ka personai ir tiesības uz sociālā dzīvokļa īri. Ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam, kas par, pret, atturās nav. Paldies, pieņems. 53. jautājums par projektu. Ziņos attīstības nodaļas vadītāja Jaudzemes kundze. Jaudzemes pagasta pārvalde sagatavojusi projektu iesniegšanai valsts kultūras fondā. Projekta nosaukums ir Lūznos minētas vēsturisko interjeru priekšmetu restaurācijā. Projekta ietvaros ir paredzēt restaurācijas divus mēbeles priekšmetus, kas ir palikuši no 14. laikiem. Šobrīd tie ir vienīgie priekšmeti, kas ir atrasti. Projekta kopējā summa ir 2700. No tiem pagasta pārvaldes līdzfinansējums ir 400. Pagasta pārvalde ir gatava no saviem līdzekļiem šo projektu līdzfinansēt. Ir kādi jautājumi? Skatīts komitejā, ir priekšlikums virsīt. Jautājumi ir? Ja nav, tad lūdzu balsojam, kas par, pret atturās nav. Paldies, pieņemts. Nākošais 54. eiro par projektu ziņu Jaudzemes kundze. Lūznos pagasta pārvalde sagatavo arī otru projektu. Iesniegšanai KKF nosaukums ir kameru mūzikas cikls Lūznos mūžā. Projekts notiks visu gadu, projekta ietvaros ir paredzēts organizēt 4 kameru mūzikas koncertus. Projekta kopējā summa ir 6983, no kura pašvaldības līdzfinansējums ir 1985. Pagasta pārvalde ir gatava finansēt to no saviem līdzpalīdzekļiem. Izskatīts komitejā, atbilst arī attīstības programmas investīcijas plānām un priekšlikums virzīt apstiprināšanai. Ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam, kas par, pret atturās nav. Paldies, pieņemts. Par 55. jautājumu par aizņēmumu ņemšanu ziņo finanšu nodaļas vadītāja Zelčs kundze. 16. decembrī tika saņemts iesniegums no Verama pagasta pārvaldes ar lūgumu ņemt aizņēmumu valsts kasē 45,823 eiro. Traktora Belarus iegādēja kopā ar aprīkojumu. Komitejās izskanēja jautājums, ka vajag paskaidrot, kas tas par aprīkojumu. Aprīkojuma ir domāta pļaumašīna. Tā skaitā pļaumašīnas vērtība kopā ar PVN sastāda 7840 eiro. Aizņēmumu vēlme ņemt uz 10 gadiem. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsam, kas par, pret atturās nav. Paldies, pieņemts. Pamata jautājumi ir izskatīti, un tagad skatīsim 3 papildus jautājumus par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņos juristē Frančenkas kundze. Tika saņemts Nautrēnu pagasta pārvaldes izsoles protokols. Saskaņā ar nekustamā īpašuma Raugovka Nautrēnu pagasta Rēzeknes novadas izsoles noteikumu 7.2 punktu lūdzu apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma puksti 2 Raugovka Nautrēnu pagasta izsoles rezultātus. Uzdot Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītāja Līvijai Plavinskai pašvaldības vārdā noslēgt un parakstīt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju. Ir kādi priekšlikumi, jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam, kas par, pret atturās nav. Paldies, pieņemts. Par otro jautājumu par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Pušas pagastā arī ziņo Frančenkas kundze. 2016. gada 20. janvārī notika komunālo jautājumu komisija, kur tika izskatīts jautājums par ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Pušas pagastā. Izvērtējot iesniegto informāciju, komisija lūdz apstiprināt tarifus sākot ar 2016. gada 1. martu par ūdens apgādi 0,77 eiro centi bez PVN, par kanalizāciju 1,98 eiro bez PVN. Vai ir kādam citi jautājumi vai priekšlikumi? Ir priekšlikums. Tā kā šie tarifi netika palielināti,
paliek tādas pašās robežas, bet saistīts vairāk ar organizatoriskiem jautājumiem, kas tātad pārvaldes pievienošanā Maltas pagasta pārvaldē. Un tika izdalīts PVN no šī tarifa, tad lūgums lēmumā notiek, kad ir spēkā 16. gada janvārī. Jo tarifs nav pieaudzis kopumā. Citu priekšlikumu jautājumu nav. Tad lūdzam ar izteiktiem priekšlikumiem palabot sākot ar 16. gada 1. janvāri noteikti maksu par pakalpojumu un tā tālāk. Par to arī balsot. Kas par? Pret nav. Paldies. Pieņemts. Tas pats par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Mākoņkalna pagastā arī ziņo Frančenkas kundze. Jautājums tika izskatīts komunālo jautājumu komisijā. Tika izvērtēta iesniegtā informācija, līdz ar to lūdzu sākot ar 2016. gada 1. janvāri noteikt maksu par ūdens apgādi 1 eiro un kanalizāciju 1,20 eiro. Vai ir kādi priekšlikumi? Tas pats, laikam, priekšlikums, Tas pats priekšlikums analogs kā arī sakarā pušā. Tātad, ja nav viņš mainījies, tad noteikti ar viņu, lai turpina ar 1. janvāri aprēķinu. Ja citu priekšlikumu nav, tad lūdzu balsojam. Kas par, pret atturās, nav, paldies. Tātad visi jautājumi, kas tika šodien virzīti uz domes sēdi, ir izskatīti. Paldies visiem par uzmanību un par darbu.